gribu pastāstīt par savu darbu, ko daru Daugavpils novadā. Mans darbs ir saistīts ļoti cieši ar ģimenēm un bērniem. Un jāsaka tā, ka šī brīža situācija nav tas vieglākais laiks un ir pārbaudījums daudzām ģimenēm, jo vecākiem ļoti daudziem nav darbs. Nav regulāri ienākumi. Daudzi vecāki aizbrauc strādāt uz ārzemēm, atstājot bērnus vecvecāku uzraudzībā. Nereti, kad nav darba, ir sarežģījumi ģimenes dzīvē, ir kaut kādas nesaskaņas, šādi tad iezogas alkohols, un līdz ar to diezgan daudzi bērni atrodas ļoti tādā grūtā situācijā. Es strādāju Daugavpils novada sociālajā dienestā kā psiholoģe, kā arī noteiktu darbu veicu Naujienas bērnu namā. Kā arī noteikts mans darba lauks ir saistīts ar Audžu ģimenēm. Tā kā Audžu ģimenes ir Latvijā samērā tāda nesena sociāla parādība. Un daļa bērnu, kuriem ir grūtības savās bioloģiskajās ģimenēs, tad var rast atbalstu un pagaidu mājas Audžu ģimenēs. Tad jāsaka tā, ka starp šīm trim darba sfērām ir ļoti daudz kā kopīga, jo tās problēmas cēloņi nāk no tā, kad vecākiem trūkst spēka, trūkst spāra, trūkst ticības saviem spēkiem, trūkst iemaņu, trūkst atbalsta. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd, ka tomēr tas ekonomiskās krīzes iespējas ir tomēr uz mūsu sabiedrību, kad ļoti svarīgi ir šīs cilvēciskās vērtības, atbalsts viens otram. Jo, lai bērni augtu un justos labi, viņiem tomēr ir ļoti daudz, kas ir vajadzīgs. Un sanāk tā, ka, lai bērniem būtu labi, ir jāatbalsta vecāki. Lūk, un ļoti priecīgi ir tāda, kad redzi, kad bērns var atgriezties savā ģimenē, kad vecāki ir sasparojušies vai atraduši darbu, vai stabilizējuši savu situāciju, kad mājās vairs nav alkohols, kad tagad galvenajā vietā ir bērnu vajadzības, tad ir ļoti priecīgi, tas ir tāds labs darba gandarījums, kad to redzi. Kad redzi to, kad bērnam klājas labāk, kad viņš ir atrisinājis savas grūtības, kad viņš var mierīgi mācīties, draudzēties ar citiem bērniem, spēlēties, nevis uztraukties par ģimenes problēmām, nevis uztraukties par vecākiem, tad ir ļoti priecīgi. Psihologa darbā ir diezgan grūti uzstādīt un redzēt tādus ātrus rezultātus. Tas ir darbs, kas tiek veikts nepārtraukti, kas no dienas dienā, un ļoti daudz, kas ir arī atkarīgs no tā, kā tu spēj cilvēku iedrošināt, kā tu viņam spēj parādīt otru iespēju, tā, lai viņš noticētu pats sev, tā, lai viņš meklētu atbalstu pie citiem cilvēkiem un varētu savu dzīvi darīt labāku. Tā kā, jāsaka tā, ka gandarījums ir tāda, kad pēc gada vai 2 gadiem tu satiec kādu savu bijušo klientu un tu redzi to priecīgo sejas izteiksmi un viņa stāstu dzirdi par to, kā viņam tagad iet labāk. Teiksim tā, psihologa darbam ir vajadzīgs, rezultātiem ir vajadzīgs laiks.
gribētu cerēt, ka tās dažas situācijas, ar kurām es šobrīd strādāju, tie ir bērni bērnu namā un arī daži bioloģiskie vecāki, kuri cenšas visādiem adekvātiem paņēmieniem atgriezt bērnu ģimenē, kad viņi satiekas atpakaļ mājās. Tas jau ir ļoti priecīgi, ja, kad to bērnu var atlaist savās mājās pie saviem vecākiem un būt mierīgiem par to.